data, un šodien esam pievērsušies šādiem tematiem. Как обычно, воскресенье, де-факто, фактически Vai передача на Krievijas pilsoņu ЛТВ-1. AVN izņemšanai no sankciju saraksta sarīkot īpaša kampaņa. Es negribu varbūt paust konkrēts cilvēks vārdā. Drošības iestādes es par to esmu informējis. Saeimas deputātu burovu sadusmo jautājumi par ģimenes īpašumiem, gleznām un pulksteni. Jūs plānojat šobrīd ar mērķi uzsākt pret mani nomelēšanas kompāniju, ietekmēt uz tiesu, sakiet lūdzu. Man jums ir jautājums. Tad nedariet šīs lietas. Neizpildīta palikusi daļa no solījuma novada reformas ietvaros uzlabot vietējos un reģionālos ceļus. Mēs nesaprotam, kādā veidā mēs esam nekas. Первый сюжет против Авина, потом мы видели, это депутат. Eiropas padomes lēmums izņemt no sankciju saraksta 4 cilvēkus vairākiem ar sabiedriskajām attiecībām un medijiem saistītiem cilvēkiem Latvijā lika sarosīties. Kāpēc? Sankcijām pakļauto personu sarakstā palika Krievijā miljardus sapelnījušais, pirms vairākiem gadiem Latvijas pilsonību iegūšais